Ticama, nepatiesā informācija no slepeniem avotiem. Izlūkdienas nepļāpā ar avīžniekiem, neizdod avīzes un nepublicē ziņas. To darbs nav savienojams ar atklātību. ASV spēcdienestu datu noplūdes un skandalozi jautājumi ar atsaucēm uz viņu datiem ir apšaubāmi. Spēcdienesti nevar kļūt par ziņu avotu plašsaziņas informācijas līdzekļiem. Ja nu pēkšņi tā notiek, ka gadījies pēdējā laikā, teiksim, ASV, tas nenotiek tāpat vien. Pat šķietama spēcdienestu publicitāte noved pie to diskreditācijas, uzskata augstākais kara izlūkdiešanas pensionētais oficieris analītiķis Vilems Roda. Droši vien ir vērts atgādināt, ka jebkāda izlūkošanas informācija, kas saņemta ar aģentu vai tehnisko līdzekļu palīdzību, jebkurā valstī tiek uzskatīta par augstākās slepenības kategorijas ziņām. Tas ir saprotams, jo noplūdes gadījumā var atklāties, kā un kurš saņēmis ziņas. Tātad var būt apdraudēts visvērtīgākais – aģenti. Izlūkošanas organizācijas tāda rīcība, maigi izsakoties, netiek sveikta un bieži vien tiek stingri sodīta. Turklāt valsts, pret kuru īstenoti izlūkošanas pasākumi, var spērt soļus pret informācijas noplūdi, pie tam padarot bezjēdzīgus pat ievērojumus tēriņus. Pats par sevi saprotams, jebkādā gadījumā izslēgta iespēja publicēt izlūkošanas datus mēdījos. Taču redzams, ka pēdējā laikā mēdījos aizvien biežāk parādās materiāli, kura avots ir spēcdienesti. Katra sevi cienoša valsts nopietni sargā savus noslēpumus, un ja šādas noplūdes pēdiņās izlūkdienestos nāktu no ļaunprāšu puses, pret vaininiekiem tiktu spērti zibenīgi un stingri soļi. Taču neizskatās, ka notiktu represijas pret kādu no mēdījiem, kuri savās nesenajās skandalozajās publikācijās pieminējuši izlūkošanas datus. Ticama nepatiesā informācija liecina. Būtu muļķīgi skaidrot šīs dīvainības ar vārda brīvības principu. Jebkuras valsts likumos atradīsies norma, kas aizsargā sensitīvās ziņas, kuru iegūšanas izmantotas pēc citu valsts domām nelikumīgas metodas. Īstais iemesls ir tāds, ka pašiem izlūkdienestiem nav nekādu iebildumu pret atmaskojošajām publikācijām. Bieži vien viņi tās gatavo paši. Kāpēc gan tagad viņi riskē ar smagā darbā iegūtiem datiem un atklāti stāsta tos pa labi un pa kreisi? Pavisam vienkārši. Neviens tādā izskatā publicētais jaunums no spēcdienestu pēdiņās dzīves nav nekāds noslēpums. Tie nekaitē izlūkiem, arī pretinieki nevar gūt neko noderīgi no tādām publikācijām. Šķiet, spēcdienesti ir viens no retajiem publiskās informācijas avotiem, kam lasītāji, skatītāji un klausītāji vēl tic. Viņi apšauba politiķi, ierēģņu un pašu mēdīju vārdus. Tam ir savi iemesli, taču uzklausa slepenos bruņiniekus. Tātad izlūkdienestu noslēpumu pēdiņās noplūde ir tikai politiski ērta informācija, kas vērsta pret politisko pretinieku un neprasa nekādus pierādījumus vai avotu drošības apstiprinājumus. Nevienā pieklājīgā valstī izlūkdienestiem nav jāsniedz nekādi komentāri, nav jāapstiprina vai jānoliedz informācija. Taču atsauce uz izlūkdienestiem padara publikāciju pārliecinošu un solīdu. Domājams, ar laiku zudīs ticība arī izlūkdienestiem, jo parasti tādā paskatā tiek sniegta tikai politiska vai ideoloģiska informācija, kas patīk valdošajām aprindām. Ar atsauci uz spēcdienestiem tiek publicēta informācija, ziņas, par kuru ir nepatiesas, vai to pamatā ir tikai minējumi, pie tam patiesības noskaidrošana būtu nevēlama no politiskā viedokļa. Rodami daudz piemēri tam, kā vispārējā rakstura izlūkošanas pēdiņās informācija tiek izmantota noteiktas personas vai valsts diskreditācijai, apsūdzēšanai par jebkādiem tumšiem nodomiem vai darbībām, par kurām tai patiesībā nav nejausmas. Piemēri tālu no jāmeklē. Piemēram, Igaunijas drošības policija Ikgadējās atskaitēs ASV publicētie materiāli par Krievijas ietekmi prezidenta vēlēšanās Donalda Trumpa sakariem ar Maskavu.
par kiberuzbrukumiem. Pārliecinošu pierādījumu nav, tāpēc ticamību nākas piešķirt tādām atsaucēm, kā saskaņā ar izlūkdienestu aprindām tuvas personas apgalvojumi un tā tālāk. Ļoti ērti. Sāksim prašņāt par niansēm, var pārmest nelojalitāti. Tiesa tāds paņēmiens nepavisam nedara, kā pierādījums tiesas procesā, jo neviens tiesnesis neņems vērā prokurora argumentus, kuru pamatā būs slepeni avoti. Asads ir vainīgs. Vainas pierādījumi slepeni. Spēcdienestu autoritātes nepārliecinošā pielietojuma jaunākais piemērs apšaubāmā situācijā ir franču izlūkdienesta ziņojums par ķīmisko ieroču pielietojumu Šeihunā, Sīrijā. Ziņojuma tēzes rada neliekuļotas šaubas par virkni jautājumu. Pielietota indīga viela, zarīns, apgalvo ziņojuma avoti, iebilst būtu grūti. Patiešām zarīns. Pielietotais zarīns ražot saskaņā ar Sīrijas tehnoloģiju, teiks ziņojumā. Ko tas varētu nozīmēt? Ka gāze saistīta ar Sīriju, kā minētā tehnoloģija atšķiras no citām zarīna ražošanas tehnoloģijām? Savulaik Sīrija ražoja zarīnu un diez zina, vai tas importēts. Vienlaikus tik godājamas organizācijas ziņojumā gan nāktos atturēties no grūti pierādāmiem apgalvojumiem, kas apliecina, ka parasti ņemti tieši Šeihunā. Kas ņēmis paraugus, vai šis avots ir drošs? Vai ņemts vērā fakts, ka pilsēta atrodas pretošanās kustību dalībnieku kontrolētā teritorijā, ka Sīrijas prezidents Bašars Asads tajā tiek uzskatīts par ienaidnieku, pret kuru var likt lietā jebkādus līdzekļus? Kāpēc Francija neuzskata, ka būtu nepieciešams nosūtīt uz incidenta vieta ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas pārstāvjus? Kāpēc neuzskata par nepieciešamu neatkarīgu ekspertīzi? Piedāvām ziņojumā teiks, ja šajā rajonā esošo opozīcijas grupējumu rīcībā nav ne līdzekļu, ne iespēju ķīmiskā uzbrukuma īstenošanai, kādi līdzekļi vai apstākļi vajadzīgi tādas indīgas vielas pielietošanai? Vajadzīga tikai kanna zarīna, kur teiks, ka tā nav nokļuvusi sacelšanās dalībnieku rokās. Spriežot pēc paša ķīmiskā uzbrukuma apraksta, tam bija vajadzīgas tikai 1-2 kannas. Dažādi Sīrijas rajoni dažādos posmos nokļuva pretējo pušu rokās. Kā var izslēgt zarīna nokļūšanu kāda grupējuma rokās, ņemot vērā šo apstākli? Runa nav pat par Asada aizstāvēšanu pret apsūdzībām, bet gan par kā smagas apsūdzības izvirzītas bez stingra pamata un neapgāžamiem pierādījumiem. Grūtības rada arī tas, ka OPCV neizrāda īpašu rosmi, neķērās pie izmeklēšanas un neapstrīd vienkāršoto pieeju lietā. Ķīmiskais uzbrukums patiešām bija. Un zarīns patiešām tika pielietots. Taču pašlaik mums nav zināms, kurš tieši īstenojis uzbrukumu, kur tieši tas noticis. Apgalvojumi par to, ka indīgās vielas paraugi ir līdzīgi 2013. gadā iznīcinātajam zarīnam no Asada valdības spēku noliktavām, nebūtne liecina Sīrijas prezidenta vainu. Ja apsūdzības ir pierādāmas tikai ar atsauci uz izlūkošanas datiem, nav vērts pat runāt par taisnīgumu un likumību. Objektīvi izsakoties, pat laba mūsu rīcībā nav nekādu konkrētu pierādījumu tam, ka prezidents Asads būtu saistīts ar indīgo vielu pielietojumu. Notikumu loģika liecina, ka viņa līdzdalība noziegumā ir maz ticama, taču to nav iespējams izslēgt pilnībā. Tiesa tāpēc vien nevajag piemirst nevainības prezumpciju. Taliban šauj no AK, tātad vainīga ir Krievija. Par ļoti labu izlūkdienestu slepenās informācijas pēdiņās noplūdes piemēru kļuva ziņa par to, ka Krievija bruņo apgādā Taliban Afganistānā. Pie tam šo jaunumu pastāstīja amerikāņu ģenerālis Džons Nikolsons, atsautoties uz viņa rīcībā esošiem šķietami ticamiem datiem. Taliban saņemot šaujamieročus vecā modeļa Kalašņikova automātus AK, Kalašņikova ložmetējus PK un vecā modeļa Dragonova snaipera šautenes SVD. Tiek apgalvots, ka Krievija pati šos ieročus vairs nelieto, tāpēc ar atlaidēm nodot Taliban.
Ložmetējs PK patiešām ir ļoti uzticams un drošs ierocis ar lielu darba resursu. Tas pats ir sakāms par vecā modeļa AK un SVD. Taču visus šos šaujamieročus lietoja PSRS spēki Afganistānā, un liels skaits ieroču nokļuva modžahedu rokās. Pēdējā laikā Taliban kļuvis aktīvāks, tātad minēto ieroču pielietojums kļūst acīm redzamāks. Pie tām pēc padomju karaspēka aiziešanas Afganistānā diemžēl palika liels skaits munīcijas un bruņojuma rezerves daļu. Šāda tipa munīcija tika ražota vairākas pasaules daļās, un iegūt to ir vienkāršāk nekā NATO valstīs ražoto ieroču un munīciju. Ņemot vērā minēro ieroču veco modeļu drošību un vienkāršo eksploatāciju salīdzinājumā ar jauniem ieročiem un to lielo skaitu reģiona valstīs. Nav grūti iedomāties, kur ņēmuši Talibani kaujinieki. Krievija nebūtu nav vienīgā valsts, kur to var iegādāties. Nepatiesās ziņas ar atsaucēm uz pēcdienestu slepenajiem datiem maldina sabiedrību, taču piedevām tas diskreditē pašas izlūkošanas iestādes. Rezultātā iespējams uzticības zudums izlūkdienestiem, tātad kaitējums valstīm, var būt daudz lielāks nekā labums, ko nes izlūk informācijas apšaubāmās noplūdes pēdiņās. To nestais labums ir īslaicīgs un skar tikai nelielu ieinteresēto personu loku. Lasīja Edvīns Puķa.